Sveiki! Vakar, sestdien, 3. septembrī, bija aizbraucis uz Rīgu. Bija pārunas precētie par brīvajiem. Par to pastāstīšu bišķi vēlāk. Iesāksim ar to, ko tā. Kamēr es biju ceļā uz turienu un rindā gaidīju, draugs padeva ziņu. Prasīja, kad es plānoju būt Rīgā, braukt ciemos. Es viņam, šajā brīdī es esmu Rīgā. Līdz ar to mēs izdevām satikties. Es biju iedomājies, ka es braukšu mājās, bet tad sanāca, ka pavērās iespēja, ka mēs iesim uz bāru, varam aiziet. Tad es tam braukt mājās vai palikt bārā, uz bāru iesim. Tas labi ir, eksperimentu nolūkos aiziešu. Es jau īsti neju. Esmu noslēdzies no pasaules, es neapmeklēju neko. Tas labi, ja eksperimentu nolūkos paskatīsimies, kā būs. Nebija labi. Mēs, labi, vakars tur pienāk, mēs tur aizējām. Mēs bijām vispirms vienā, pēc tam otrā. Diezgan traki, ātri vien ieslīd. Dauna spirālē uz leju. Ātri vien nones. Sanāk, ka man nepatīk mūzika. Mūzika pa skaļi. Brīnums, ne? Vienmēr viņi pa skaļi. Liekas, ka viņi nedzird. Bet varbūt es tikai dzirdu tā, kā es dzirdu. Protams, ka es dzirdu tā, kā es dzirdu. Tad tur bija tie dūmi, kas visu laiku tiek laisti. Tie mākslīgie dūmi. Es sāku sajust viņu un saprotu, āda paliek savs no viņiem. Viņi savus ādu padara. Un līdz ar to man sejas sāp. Viņi savalk tādēļ, ka paliek savs āda, savalkās un tad viss seja tāda savilkt. Un kasīt nevar, jo tā tikai paliks sliktāk. Plus es viņu ielpoju, sagaršoju un viņš apliks man ap zobiem apkārt. Interesanti. Tad vēl draugs, runā nav ar meitenēm, runā ar meitenēm. Es nemaz nejūtos, ka es gribu ar kādu runāt. Man nepatīk. Un tas tikai piedos spirālīt uz leju un tik uz leju. Tas nepatīk un tik uz leju iet man. Sliktāk un sliktāk paliek. Un es zinu, ka es izvēlos, ka apkārtējā vide ietekmē man tā, kā es jūtos. Un tik uz leju tas vēl papildus. Jā. Un tad es vēl tā jūtos tik slikti. Es gribu mājās. Es gribu savā gultiņā. Un autobus ir tikai 7 no rīta. Ai, nu kā? Tagad atskatoties sanāk. Viens puses. Es jūtos slikti, jo es ļāvu ietekmēt apkārtējai videi, kā es jūtos. No otras puses, es izvēlējos tur iet. Es izvēlējos iet uz vietu, kas ar mani nerezonē. Tas ir, izmantojot brutālu piemēru, es paņemu āmuru un daudz sev pie pirkstiem un brīnos, kāpēc man ir slikti. Divpusē var skatīties. Bet, jā, efektīvāk ir, piemēram, man vairāk mīlestības, es sajūtu, ja es sēžu pie strautiņu un klausos putniņos un skatos, kā suns spēlējās. Nekā sēžu bārā un skatos, kā zombiji pārvietojas. Un es esmu viens no tiem zombijiem tajā brīdī. Tas ir interesanti. Atskatoties interesanti. Tajā brīdī nemaz nelikās interesanti. Un nevarēju dabūt sev ārā. Tā lai, ka daudzīju sev pa pirkstiem. Un tad tagad precētie pret brīvajiem. Tur es aizgāju, tur uzdevu jautājumus, blā, blā, blā. Un tad beigās sanāk, ka es dzīvoju Liepājā, bet tas viss jāuztais plus mīnus Rīgā. Līdz ar to ir kā man vajag kaut kur es Rīgā to varu taisīt, to randiņu. Man vajag, kur viņu taisīt, kur man nav nejausums. Tātad tas man it kā jāizdomā. Tad ir
tas randiņš ir paredzēts aptuveni 3 stundu garš, un tad tā, lai nav jāsēž visu laiku, un jārunā tad kaut kāds actions, plus mīnus kaut kāda atrakcija vai vienalga kaut kas, lai bišķi interesantāk, un atkal man kaut kas jādomā. Un pie katras šitās domas, un fuck, kaut kas jādomā, man nepatīk domāt tādas lietas. Lai kāds cits domā manā vietā. Tad kas vēl? Un tad man vēl vajag kādu, kas sēdēs otrā istabā un skatīsies. Iepriekšo reizi sanāca, ka ķipai tiem, kas nav brīvajā sievas sēdē, klausījās, vai kas tur bija, nezinu. Šoreiz arī ķipa arī brīvajiem, lai kāds, kas sēž un runā. Un līdz ar to man vajag draugu. Man nav draugu. Es esmu vientuļš. Man neviena nav. Jā, interesanti. Es pat nezinu. Man negribas domāt neko, meklēt vēl jo mazāk. Kaut kad nākamnedēļ viņi zvanīs un teiks vai jā vai nē, bet visticamāk būs jā, ka man būs tas randiņš jātaisa. Un tad vēl būs jārunājas par domām un plāniem, kādas tās domas ir, un kur un kas un kā. Un ko. Laikam tā ir viena no manām pārbaudēm. Būs viena no manām pārbaudēm. Pateikt nē un pateikt, ka es negribu domāt. Jūs varat darīt, kā jūs gribat, ja jūs negribat, labi ir. Uz ātro es vienīgo, ko iedomājos, bija paņemt viesnīcā krūtāko numuriņu. Pareizi krūtākais manā galvā ir pašā augšējā stāvā, kur ir terasa, kur es varu iziet. Un cik skaisti. Kaut vai vienreiz dzīvē piedzīvot. Kaut es neticu, ka es varu dzīvot tādā. Šajā brīdī es neticu, ka es varu dzīvot tādā vietā, tad vismaz izbaudīt to sajūtu, kā ir atrasties tādā telpā, tādā dzīvoklī. Vismaz. Bet tas uz ātru. Savādāk man cits domas maz nav. Tagad uz mājām paēst, čučēt, zobus izmazgāt.